Es pazīstu profesoru Arni Eņģeli daudzus gadus. Pirmkārt, novators, attīstījis Latvijā pilnīgi jaunu bērnu ķirurģijas nozari, mini-invazīvo bērnu ķirurģiju. Ļoti daudz izdarījis, lai mēs iemācītos pareizi operēt zarnas sienas struktūra anomālijas, anorektālās attīstības anomālijas. Un, protams, Arnis ir bijis šajās nozarēs Latvijā, varētu teikt, operāciju pionieris. Otrs ļoti uzcītīgs. Trešā lieta ļoti zinātgribošs, neskatoties uz šo ļoti solīdo darba stāžu, viņš atrod katru gadu iespēju doties ilgstošā laika periodā stažēties uz ārvalstu klīnikām. Un pats pēdējais, viņš ir ļoti draudzīgs kolēģis, jautrs, liels dziedātājs un, varētu teikt, visa skaistā mīlētājs, kam vajadzēs, tie noteikti sapratīs. Profesors Eņģelis ir bijis mans pirmais patstāvīgā darba vadītājs bērnu ķirurģijas klīnikā. Un es ļoti pateicīga viņam esmu par šo iespēju mācīties praktisko ķirurģiju, un profesors arī man ir ievadījis pētnieciskā darbā. Profesors Eņģelis ir ļoti demokrātisks, un profesoram Eņģelim ļoti patīk uzklausīt citu viedokļus, un arī varbūt jaunāko kolēģu viedokļus, ko es ļoti cienu viņā, un arī varbūt mazliet aizdomāties par šiem viedokļiem tīri praktiskajā darbā un arī pētnieciskajā darbā. Profesors ir patiešām ļoti pozitīva personība. Un es negribētu šodien runāt par viņu ķirurģiskiem sasniegumiem, jo patiešām viņam ir zelta rokas. Šodien es gribētu sacīt, ka uz profesoru varētu paskatīties arī no šīs cilvēciskās puses. Un viņš patiešām ir pediatra mīļais draugs, kas nepamet nekad, nevienā grūtā brīdī. Mēs ļoti tagad cenšamies audzināt jauno mājiņu, lai cilvēki būtu inteliģenti. Un viņš cenšas iepriecināt ar savu darbu vecākus bērnus. Viņš cenšas ar savu attieksmi iepriecināt kolēģus, bet es gribētu teikt visiem, ka profesors ir neatlaidīgs visā dzīvē. Visus mērķus, ko viņš ir gribējis, viņš ir sasniedzis. Viņš nav varaskārs, bet viņš ir ļoti profesionāls. Un es domāju, lai veicas visiem tiem, kas strādā daudz. Profesors strādā daudz. Paldies no visiem pediatriem!